Ir 1949. Gada 25. marts. Pirms 2 dienām man palika 6 gadi. Es biju jau liela meitene. Māma man bija izmazgājusi matus, es iecinusi galvu fratēt vielī, sēdēju tētim klēpī, kad pēkšņi mūsu pagalmā iebrauca 2 pajūgi. Katrā pajūgā bija 2 karēvi un vēl viens vietējais iedzīvotājs. Ienākuši istabā, karēvi krievu valodā pavēlēja visiem palikt uz vietas. Es atceros pat to dienu, kad dubļainis bija, kā mums, vārds sakot, sagaidīja. Nu, mēs jau zinājām, ka mums izvedīs. To vienu 49. gada marta rītu Ikšķeliete Elza neaizmirsīs nekad. Viņu 7 gadus vecu kopā ar māti un 2 māsām piespieda doties izsūtījumā. Par baigajiem notikumiem stāstīts mazbērniem un bērniem, bet šogad atmiņas uzticētas Tīnušu pamatskolas skolēniem un projektu nedēļas laikā tapis kopīgs darbs, kas prezentēts komunistiskā genocīda piemiņas dienā. Lai būtu ko ēst, jo darbs bija ļoti smags. Jums ir mainās tās domas par to, kāds tas laiks bija, vai lasot grāmatu, noteikti tas ir savādāk, kā runājoties ar tiem cilvēkiem? Jā, mainījās pilnīgi cits uzskats, nebija pavērās cits skats uz tiem cilvēkiem, kā viņi tur jutās. Zināju daudz ko jaunu. Tēvs nomira, neizturēja to krievu represijas, ja, un citi bagātie atpirkās, kam bija lieli kapali. Jā, un kaut ko tanī sarakstā vajadzēja, 4 hektāri bija. Kas ir spilgtākais palicis atmiņā no visiem stāstiem? Ilgvara Caunīša stāsts, kā viņš stāstīja par savu bērnību Sibīrijā, kad no vecmammas muka par rudzēm prom, lai žagars nedabūtu. Tādi kuriozi stāsti. Man kleitiņa bija. Bikses tādas nebija. Turpat uz vietas. Pakakāja pači. Ideja par izsūtīto Ikšķeles noda iedzīvotāju atmiņu savākšanu un apkopošanu radusies pirms vairākiem gadiem Tīnožu pamatskolas skolotājai Evai par Sibīriju stāstot savam dēlam. Piesaistot Tīnožu tautas nama vadītāju Valdu Kuršu, sapnis šogad īstenojies. Es stāstīju tikai to, ko es zināju, ko es biju pati lasījusi, jo mums rados nav sibīrieši. Un tad man radās tā doma, ka īstenībā to vajag. Lai bērni uzzinātu, lai mēs paši arī zinātu. Un tā es Valdai teicu, Valda, man ir ideja. Un tad mēs to ideju nesājam jau 3-4 gadi, 4. gads, un laikam noteikti tā ir noteiktajos apstākļos, noteiktie cilvēki, un tāpēc arī tas notika tikai tagad. Godīgi sakot, man arī sākumā bija maz drusciņ kauns, kad mēs ņēmām šos te sarakstus. Izrādās, ka tie cilvēki, kas ar viņiem esmu tikusies 100 reižu, un nekad viņi paši nebija to teikuši, un arī man nebija ienācis prātā viņiem pajautāt, teiksim, par šo laiku. Tā čigāna, jā, un tā čigāniete, tā jāsredz, tai darba dienas tā bija čigāniete, un veca jau, kas ūmeņa laikiem bija nākus atnāks, un tā. Un viņa zīlēja mātei un teica, viņa saka, jums būs tāls ceļš, pa ūdeņiem, pa mežiem un puriem, un viss šitā te tāls ceļš, bet jūs tur ilgi nebūsiet, jūs atbrauksiet visu apakļā. Vagoni bija pilni, nebija vietas, kur apgulties. Visiem sala, tolete bija spainas. Lai gan izdarīts milzīgs darbs un apkopotas vairāku sibīriešu atmiņas, jaunieši darbu turpinās. Cik svarīgi šīs atmiņas ir pastāstīt, tikpat svarīgi, lai tās kāds uzklausa, norāda projekta idejas autori. Vispār drausmas. Kurš tur mira, tie bija apstājās, tur izsvieda laukā, un ka vajadzēja sevi aiziet tā kā uz attēju, vai ne? Tad zem vagoniem, bet 2 ar šautenēm stāvēja un skatījās, vai tu neaizmuksi. Un tas vispār šausmas bija. Ir plānā, un tagad jau pieteicās viena sieviete, ka mums varētu aizbraukt pie viņas ciemos. Laikam to arī darīsim. Bet tagad cilvēki arī paši tā piesakās un tā grib, lai jūs tiek Sākumā jau viņi ir jāatrod tie cilvēki, un tad jāpajautā, viņi vispār grib to. Tā kā, lai viņu atmiņas tiek publicētas bez mazvai. Tā.
Sākumā viņi tādi neaktīvi, un pēc tam jau atverās un sāk stāstīt. Jā. Mums jau arī tas pats gandrīz vajag. Sākumā ir grūti kaut ko uzdot, un pēc tam, kad es sāku, jau ir tā vieglāk. Nu, jums tā kā ēst jūs izaudzējāt un viss bija. Kur jūs drēbes dabujāt? Drēbes tur, nu kas? Šuvāt Vaļīgs, mainījāt? pupaik, nē, iedeva. Nopirkāt? Iedeva? Ja nauda bija drusku līdz, tad tu nopirkt, bet tad devu, ja darbā, ja tā bija. Vaļīgi kājām. Darbam deva. Jā. Nav noslēpums, ka šobrīd daudzi jaunieši gan tālākas izglītības, gan labākas dzīves meklējumos nopietni apsver iespēju pamest Latviju un ļoti iespējams uz neatgriešanos. Tikmēr cilvēki, kam dzimtene ne savas vēlmes vadītiem bija jāpamet, ir pārvarējuši neskaitāmas grūtības un ir atgriezušies, un par šiem cilvēkiem ir jāturpina stāstīt. Tie cilvēki ir ārkārtīgi gaiši, dzīves prieka pilni un tādas dzīvot gribas un mākas pilni. Mēs tā sēžam un tu domā, dod Dievs tev vecumdienās tādu būtu. Jā, jo ar to vaidēšanu, ar to grūtumu, kā tagad, kad tu esi ielaid to iekšā, ka patiesībā viņos ir ārkārtīgi liels gaišums. Mēs izdzīvojam, mēs latvieši tur gulām izdzīvojam tikai pateicoties tam, ka apkārt bija labi krievi. Un es vienmēr saku, cik viņi ir brīnišķīgi. Un to es gribu, es visu laiku visiem to saku. Cik ir labi, brīnišķīgi cilvēki, jo nedrīkst nācija pret nāciju. Kaut kā tā. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogas televīzija. Marta sākumā valstī bezdarbnieku statusā atradušies vairāk kā 14% darbspējīgo iedzīvotāju, tikmēr informācijas tehnoloģija un komunikācija jomā jau vairākus gadus novērojams darbinieku trūkums. Lai gan zinātņu ietilpīgās nozares atzītas par valsts prioritātēm, profesijas ir pieprasītas un konkurētspējīgas, joprojām pastāv diskusijas, kā nozarei piesaistīt jaunus speciālistus. Prestīžu celt. Tāda attiecībā par IKT lietām, es domāju, ka tur neviens nešaubās, un arī tas ir neatkarīgi no cilvēku vecuma. Neviens nenoliedz par to, ka šī ir joma, kas ir nākotnes, kas ir ļoti interesanti, kas aizrauja arī jauniešus, kur viņiem nevajag trīsreiz attiecīgi mēģināt motivēt un atgādināt, ka tas varētu būt ļoti interesanti. Tātad šī konkrētā gadījumā es domāju, ka IKT viennozīmīgi ir tā joma, kura varētu šo te prestižu ļoti būtiski celt. Lai pedagogiem dotu iespēju iegūt jaunas zināšanas un darba pieredzē mainīties ar kolēģiem, aizvadītās nedēļas nogalē Ogas profesionālajā vidusskolā viesojās informācijas tehnoloģiju nozares pārstāvji. Profesionālo priekšmetu skolotāji jūtamies apdalīti. Nav nekādu tādu īpašu kursu. Ir tas, kas ir paredzēts tieši datoru jomai, bet tad ir pašam jāmaksā, un tas ir diezgan dārgi. Šādu semināru dod iespēju parunāties ar kolēģiem, padalīties pieredzē, par materiāliem pārunāt, varbūt par grāmatām. Nenoliedzami jauniešu vidū datorsistēmas ir aktuāla un perspektīva profesijas joma. Informācijas nozare ir niša, tomēr nepieciešams vairāk atdalīt sfēras, norāda Ogas profesionālās vidusskolas skolotāji. Uz doto brīdi manā skatījumā reizēm liekas, ka no tā darbinieka tiek prasīts praktiski viss, kas saistās ar datoriem, bet tur tomēr būtu nepieciešams mazliet šis dalījums. Tas ir kaut kā specifiskāk par to darba pienākumu? Varētu arī tā teikt. Konkrētā joma, ja viņš ir saistās ar web dizainu, veido mājaslapas, tad viņš ar to tikai nodarbojas. Jaunieši darba tirgu var izmantot jau profesionālajās skolās iegūtās zināšanas, tomēr kvalitatīvai jauno speciālistu apmācībai norit diskusijas par elastīgākas apmācību programmas veidošanu. Tostarp tādu lielo kompāniju kā Microsoft un IBM apmācību programmu pielāgošanu profesionālo izglītības iestāžu mācību plāniem. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogas televīzija.
Apkārt notiek briesmu lietas. Labi, ka mūsu mājoklis ir apdrošināts. Un ja nu tā nav? Pēc BTA īpašuma apdrošināšanu līdz pat 40% lētāk. 39 centīmi par kvadrātmetru mūra un jaukta tipa ēkām, 69 centīmi koka tipa ēkām. Aprēķini apdrošināšanas cenu pats. Sareizini tarifu ar mājokļa platību un uzzini gada polises cenu. Pēc BTA īpašuma apdrošināšanu pa diennakts tālruni 26 12 12 12 vai BTA filiālēs.